Slavēts Jēzus Kristus! Katoļu baznīcas vēstneša jaunais numurs augusta ir iznācis. Redaktoras lejā šoreiz izsakās priesteris Klovāns. Latvijā. Priesteris no Latvijas kļūst par svētā krēsla diplomātu Ruandā. Katoļu draudzes prāves saņem apbalvojumu goda valmierietis. Tālāk mums ir Vatikāna ziņas. Pāvests aicina kristiešus un musulmaņus uz savstarpēju cieņu. Eiropā augstākā Kristus statuja būs Krievijā. Pa bīskapa Sloskāna pēdām Beļģijā. Laikrakstā plaša intervija ar žurnālisti Daci Stirāni Dvēseles spā. Dace jau vairākus gadus uz Aglonu iet svētceļojumā. Daudzreiz gāja no katedrāles, šoreiz ir pamainījusi draudzi un iet no Liepājas. Rubrika bērniem Jēzus un bērni. Šeit varam lasīt kādu interesantu stāstu par diviem brāļiem, par savstarpējo cieņu un mīlestību. Ir arī jauniešu lapa eksplozīvs maisījums, un šoreiz, kā mūsu jauniešiem gāja pasaules jauniešu dienās Rio. Un kā vienmēr, fotoreportāži šoreiz no vairākām notikumu vietām un liels prieks par grupu Exanimo, kura koncertē šogad pa visu Latviju un tuvākajā jau laikā varam gaidīt viņu otro albumu. Sludinājumi. Samuēla grupa. Gads jauniešiem, lai izzinātu savu aicinājumu no 21. septembra pie māsām Kalponē. Vairāk informācijas viņu mājaslapā. Noteikti visaktuālākā informācija pašlaik Aglonas svētku programmā. Sveicam priesterus svētkos, un kā raksta priesteris Klovāns, laikraksta redakcijas vārdā novēlam visiem lasītājiem svētīgus visvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Ar Dievu!